Labs rīts mūsu mājās, jūs mājās un mūsu visu kopīgajās mājās vēlreiz. Prieks jūs visus satikt šodien tos aktīvos, kuri Latvijas biznesa vidi veido ne tikai sava uzņēmuma interesēs, bet arī visas Latvijas labā. Un par to arī šodienas pasākums – korporatīvās pārvaldības balvas pasniegšana un pēc tam arī diskusija par ļoti aktuālām tēmām šodien. Un kas tad ir korporatīvās pārvaldības balva un kāpēc mēs šeit esam? Tā sanāca, ka Latvijai pašai ir savs korporatīvās pārvaldības kods. Mēs saucam par kodu, bet īstenībā nosaukumā ir kodeks. Interesanti. Un kodeksam jau ir 5 gadi, arī balvai ir 5 gadi. Un es paskatījos, kas tad ir 5-gadīgs cilvēkbērns, ko tad viņš māk, jo radījām jau mēs cilvēki. 5-gadīgs cilvēkbērns zina 2 līdz 5 tūkstošus vārdu, atkarībā no ģimenes. Mūsējais ir sarakstīts 7,5 tūkstošu vārdos. Cilvēkbērns 5 gadu vecumā arī apzinās sevi, savu pagātni un ir iemācījies mācīties. Šogad mūsu kods ir piedzīvojis 1. pārskatīšanu un ir 2. redakcija. Par izmaiņām nedaudz īsumā būs arī vēlāk prezentēsim. Un treškārt, cilvēkbērns 5 gadu vecumā jau ir sapratis, ka ir sabiedrības un morālas normas un ka ir dažām labi sekot, dažām ir sots. Mūsu kods ir pats tas, kurš nes šo labās korporatīvās pārvaldības karogu un aicina visus sekot. Un paldies jums, katram uzņēmumam, kurš seko kodam, ievieš to un ir atnācis šodien kopā nosvinēt mūsu 5-gadu jubileju. Katram cilvēkbērnam ir vecāki un plašākā ģimene, un korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome ir pateicīga mūsu Tieslietu ministrijai, kura savā paspārnē ir mūs lolojusi un arī šo kodeksu lolojusi. Un tāpēc aicinu svinīgo runu teikt Tieslietu ministrijas parlamentārai sekretārai Laumai Paegļkalnai. Lūdzu, Lauma. Labdien! Godātie korporatīvās pārvaldības profesionāļi, dombiedri, dāmas un kungi. Ja ir kas pēdējos gados parādījies pavisam skaidri, tad tas ir tas, ka Latvijas uzņēmumi vairs neuztver labu pārvaldību kā noteikumu kopumu, kas vienkārši jāatzīmē, teiksim, tā ar ķeksīti. Tā ir kļuvusi par ikdienas domāšanas veidu, par atbildību, par solījumu būt stipriem, ne tikai labos laikos, bet arī tad, kad pasaule kļūst skaļāka, sarežģītāka un arī patiesībā prasīgāka. Un tas ir tas, kas patiesi mums ir jānovērtē. Kad uzņēmumi veido stabilas, godīgas un pārdomātas pārvaldības prakses, mēs kopumā visi tikai iegūstam, jo mūsu ekonomika kļūst noturīgāka un veido pamatu ilgtermiņa attīstībai. Un, protams, stiprina arī mūsu starptautisko konkurētspēju, un kas gan mums, kā mazai valstī, ir vēl svarīgāk. Tas nozīmē, ka patiesībā arī mūsu vide kļūst drošāka, un par drošību mēs runājam daudz, un patiesībā no dažādiem aspektiem. Un arī šeit iesprauc šis drošības aspekts, jo mūsu cilvēki tādējādi kļūst pārliecinātāk arī par rītdienu. Un, ja esam godīgi, tas nav viegls darbs. Es domāju, ka visi klātesošie to var apliecināt, jo tas prasa laiku, prasa uzmanību, bet patiesībā tas prasa arī drosmi pārskatīt ieradumus. Un ieradumus pārskatīt patiesībā ļoti grūti. Un atzīt, ka vienmēr var būt labāk. Vai patiesi, bet tā taču ir. Un tieši tā bieži vien dzimst izcilība. Šī balva nav tikai atzinība, un tā nav tikai iespēja godināt izcilību. Tā ir iespēja atskatīties uz paveikto un savstarpēji mums visiem mācīties.
Un tā ir iespēja saprast, cik tad mēs tālu kopumā esam tikuši. Un tā ir iespēja viens otram arī pateikt. Mēs redzam jūsu darbu, mēs redzam jūsu progresu, un tas mūs pārējos iedvesmo. Un tik bieži mēs patiesībā aizmirstam pateikt to labo. Biežāk tak mēs saņemam, ka tas un tas vēl nav pagūts izdarīt. Pasaules ģeopolitika, kurai, diemžēl, es nevaru nepieskarties arī šajā sarunā, un attiecīgi arī uzņēmē darbības vide ir pilna neziņas, drošības riski, straujā tehnoloģija attīstība un tirgus svārstības, kuras ir patiesībā grūti reizēm paredzēt. Bet ir viena lieta, kas šajā realitātē paliek nemainīga. Stabila, kvalitatīva pārvaldība ir mūsu drošība. Atkal atgriežos pie tā paša. Kāpēc? Tāpēc, ka tā palīdz vadīt riskus, novērst sadrumstalotus lēmumus un stiprināt arī uzņēmumu noturību ilgtermiņā. Tāpēc šodien īpaši ir godināt tos, kas ne tikai reaģē uz pārmaiņām, bet ir soli priekšā. Jā, šogad jau tika minēts, ka būtiskas pārmaiņas piedzīvoja korporatīvās pārvaldības kodeks, kā mums juristiem patīk teikt, bet varam lietot šo brīnišķīgo vārdu arī kods. Un tas tika darīts ar vienu skaidru mērķi – padarīt to praktisku, lietojamu un reālu. Nevis dokumentu, kas stāv plauktā, bet palīgu uzņēmumu ikdienā. Ko gan mums vairāk vēl vajag? Līdzīgi kā mums juristiem procesuālos likumus reizēm pie kā pieturēties. Un es šodien tam neveltīšu daudz laika. Atveriet Tieslietu ministrijas mājaslapu un tur šo savu noderīgo palīgu jūs atradīsiet. Bet gribu izcelt divus principus, kas kodeksā izceļas īpaši. Un pirmais ir ilgtspējas integrācija. Tā nav atsevišķa tēma ziņojuma, tā ir pieeja, kas ir jāieliek uzņēmumu pamatos, stratēģijā, risku vadībā, arī informācijas atklātībā. Un ilgtspēja ir varbūt nereti jau nonivelēts jēdziens, bet ilgtspēja ir par mūsu nākotni un par mūsu bērniem. Un nākotne, tas aizmugurējais beņķis automašīnā, kas klausās, kā mēs runājam par to nākotni un kā mēs arī reāli viņu īstenojam. Un tas ir arī jūsu rokās. Otrais – padomes darba kvalitāte. Neatkarība, kompetenču daudzveidība, godīgums un lojalitāte pret uzņēmumu un visu akcionāru interesēm. Un tas viss nav tikai skaists komplekts, varbūt tā arī izklausās. Tā patiesībā ir sistēma, kas ļauj uzņēmumam stāvēt stipri, arī tad, kad vējš pūš no visām pusēm. Bet šodien šajā brīnišķīgajā svētku gaidu noskaņā mēs šeit esam patiesībā viena brīnišķīga iemesla dēļ, lai godinātu tos, kuri šos principus pārvērš īstenībā, kuri parāda, ka pārvaldība nav birokrātija, arī jau mūsdienās kļuvis par, es teikšu, nevārdu. Tā ir līderība, tā ir drosme. Tā ir ticība tam, ka Latvija var būt vieta, kur uzņēmumi aug nevis par spīti apstākļiem, bet pateicoties tam, ka viņi dara lietas pareizi. Tātad šodien mēs godinām uzņēmumus, kas paceļ latiņu augstāk. Uzņēmums, kas rāda piemēru. Uzņēmums, kas palīdz veidot spēcīgu, uzticamu un godīgu Latvijas uzņēmējdarbības vidi. Un tas ir par mūsu nākotni, un tas ir par mūsu bērniem. Paldies! Paldies, Lauma! Un katram bērnam ir arī tā mīļā un gādīgā krustmāmiņa, kur bez tās. Un mūsu korporatīvās pārvaldības kodeks no sirds pateicās Latvijas bankai par rūpi, par atbalstu balvas, gatavošanā, iznešanā, par šīm fantastiskajām telpām. Un tādēļ es aicinu svinīgo mīļu krustmāmiņas runu teikt Latvijas bankas padomes loceklei Kristīnei Černajai Mežmalai. Lūdzu. Labdien, cienījamie draugi, kolēģi, domu biedri. Man tiešām ir milzīgs prieks visus jūs sveikt šeit Latvijas bankas zelta zālē.
Iespējams, virkne no jums nezina, bet pavisam drīz šīs telpas būs mūsu Latvijas Republikas parlamenta Saeimas prezidijas zāle, vai kā viņi pareizi saucās, kur tiks pieņemti likumi. Līdz ar to tāds svētku priekšvakars pirms būtiskām lielām pārmaiņām. Bet man ir patiesas prieks jūs visus sveikt šodien šeit svinēt 5 gadu jubileju mūsu korporatīvās pārvaldības balvai. Un 5 gadi bērnu dzīvē arī es sasaukšos ar Baivas teikto, tā ir tāda jastra ballīte. Mēs liekam, ballējam, neguļam, ir noteikti piktie putni, vēl kādas citas aktivitātes. Tā tiešām ir nozīmīga dzīves posma noiešana, un arī mēs redzam, ka mūsu uzņēmuma pārvaldība tiešām vērtē augstu un liek primāri savā dienas kārtībā kā būtisku savu uzņēmumu iekšējās kultūras sastāvdaļu. Uzņēmumi, piesakot savu dalību šai balvai, arvien biežāk novērtē to, kad mums ir šāds kods, kad mums ir pieeja starptautiskiem standartiem, atbilstošām vadlīnijām. Kods ir tapis atbilstoši OECD korporatīvās pārvaldības standartiem, un ikdienā no dienu mēs varam redzēt to, ka uzņēmumi, kas šim pievērš papildus uzmanību, ir veiksmīgāki, stabilāki, gatavāki krīzēm, gatavāki izaicinājumiem. Un es esmu vienmēr bijusi pārliecināta, un tā ir tiešām mana pārliecība jau daudz gadu garumā, kad pārvaldības jautājumi nedrīkst būt kaut kur sānā, kaut kur atsevišķi, pašsaprotam, pie tiem ir jāstrādā. Un jāstrādā ar apzinātu prātu, ar apzinātām darbībām un noteikti jāiedzīvina mūsu ikdienas darbos katrā uzņēmumā. Un, diemžēl, mana pieredze rāda arī to, ka uzņēmumi, kuros šie pārvaldības jautājumi netiek likti godā, cieš diezgan dramatiskas sakāves, un to ir tiešām grūti redzēt, jo manā pieredzē, kā banku uzraugam, ir nācies arī pieņemt nepopulārus lēmumus, un bieži vien tie ir saistīti ar trūkumiem pārvaldībā, ar neievērotiem standartiem. Tādēļ katrs uzņēmums, kurš pievērš uzmanību šīm te pārvaldības principiem, noteikti stiprina savu konkurētspēju, ilgtspēju, pastāvīgu un veiksmīgāku darbību. Lauma jau nolasīja manu runu, tāpēc es te mēģinu saprast, ko lai es pasaku vēl tādu, kas netika pateikts. Un noteikti, kam es vēlos pievērst uzmanību, ka mēs Latvijas bankā īpašu uzmanību pievēršam korporatīvās pārvaldības jautājumiem saistītiem ar kapitāla tirgus attīstību. Bet kam es vēlētos īpaši vērst uzmanību, ka ne tikai tie uzņēmumi, kas plāno doties biržas virzienā, bet arī ikvienam citam, arī mazam, laba pārvaldība, caurspīdīga lēmuma pieņemšana ir būtiski ikdienas sastāvdaļa, un tam noteikti ir jāpievērš uzmanību. Man pašai ļoti būtiskais ilgtspējas jautājums. Es tiešām ticu tam, ka ilgtspējīgi plānojot savu darbību, rīcību, gan ikdienas darbu, mēs sasniegsim vairāk. Un šeit ilgtspēju es negribētu likt kontekstā ar klimata pārmaiņām, kas tiešām jau palicis tāds toksisks vārdu salikums, bet drīzāk ilgtspēju domājot par to, cik ilgi mēs varam pastāvēt. Ilgi varam pastāvēt kā uzņēmums, kā organizācija, kā valsts. Un ilgtspēja mums jāliek pamatā ikvienam mūsu darbam. Un man liels gandarījums bija runājot vienā starptautiskā konferencē, kur tieši šādi mēs runājām arī par sociālo atbildību, par drošību, par militārās industrijas attīstību, jo bieži vien es dzirdu to, ka ilgtspēja ir kavēklis. Nē, ilgtspēja ir pamatmērķis tam, lai mēs pastāvētu. Nākotnes ekonomika būs balstīta uzticībā, kvalitatīvos datos, kvalitatīvā lēmuma pieņemšanā, spējai ātri pielāgoties mainīgos apstākļos. Spējai ātri pielāgoties mēs esam gājuši cauri jau pēdējo 5 gadu laikā, kopš arī šis kodeks pastāv, un redzam to, cik tā ārējā vide ir dinamiska, mainīga, un mums ir jāspēj lekt laikam līdzi gan tehnoloģiju attīstību jomā, gan dažādos citos ģeoekonomiskos izaicinājumos. Šodien svinam, šodien mums ir svētki, godināsim uzņēmumus, kas tiešām ir veikuši šo te papildus soli, papūlējušies, pieteikušies šī te balvai, jo tas prasa konkrētu arī dokumentālu pierādījumu. Un galvenais, ko mēs korporatīvās pārvaldības padomu lasam šajos pieteikumos, ir tā sajūta, ko var izlasīt cauri tekstam. Līdz ar to milzīgs prieks par to, ka mēs arvien vairāk redzam šos pieteikumus,
Man ir patiesas prieks par privātā sektora uzņēmumiem, kas piesakās un nominē sevi šai balvai. Tiešām es ļoti lepojos par to. Un šodien svinam sasniegumus. Es tā krusmā mīļi kā brīvdiena, saldējums un putukrējums, kā bija tā dziesmā, lai mums izdodās spērt arī nākamos soļus un balvu turpināt arī nākamos gados. Paldies! Un nu dodamies mūsu ballītes nākošajā aizraujošajā notikumu sērijā dāvanu atvēršana. Klātesošiem visticamāk, nevar zināt, vieniem varbūt interesē dāvanas, vairāk citiem interesē tas burziņš, kas ir pēc tam, tā kā visiem būs šodien. Un es aicinu dāvanu saņēmējus, balvu saņēmējus, nedaudz uzkavēties, katru pēc savas nominācijas nofotografēties, mēs visi aplaudēsim un priecāsimies ar jums kopā, un pēc tam katra nākamā balva tiks pasniegta. Un, kad būsim pasnieguši visas dāvanu balvas, tad aicināšu kopā visus balvu saņēmējus uz kopbildi, pārējiem sāksies kafijas pauze. Un, ja no balvas saņēmēju uzņēmumi ir vairāk pārstāvi, droši nākat uz kopbildi visi, jo vairāk bērni tusiņā, jo foršāk. Pirmo balvu aicinu pasniegt Tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāru Laumu Paegļkalni, un nominācija ir padomes stratēģiskais redzējums. Lūdzu, Lauma. Cienījamie klātesošie, man prieks jūs vēlreiz uzrunāt. Balva, kurā godinām padomi ar labāko stratēģisko redzējumu, ir kā atgādinājums. Aiz stratēģijām, tabulām un lēmumiem vienmēr stāv cilvēki. Cilvēki, kuri uzdrošinās skatīties tālāk par šodienu, un cilvēki, kuri negaida. Atkal man jārunā par to pašu nākotni, kad tā nākotne pienāks, jo viņi jau to veido. Tieši tāpēc nominācija padomu stratēģiskais redzējums man šķiet īpaši nozīmīga, jo tā izceļ nevis ikdienas rutīnu, bet spēju saskatīt kopējo bildi, noturēt kursu arī turbulencēs un iedvesmot citus sekot. Un šā gada laureāts ir organizācija, kur padome to paveic izcili. Ar skaidru un tālredzīgu redzējumu, ar drosmi pārdomāt ierasto, ar pārliecību virzīties uz izcilību. Un šī padome prasmīgi savieno akadēmisko un praktisko zināšanu pasauli. Integrē ilgtspējas, risku vadības principus, attīst inovācijas un stiprina mums tik svarīgo starptautisko sadarbību. Un tas nav tikai profesionālisms, tā ir pārliecība par to, kādai jābūt nākotnē. Un šodien mēs godinām šo pārliecību. Mēs godinām spēju noteikt virzienu brīdī, kad citi vēl meklē karti. Un ar patiesu cieņu un prieku es paziņoju, ka balvu padomes stratēģiskais redzējums šogad saņem mūsu daudzu alma mater Latvijas Universitāte. Nu, redz, kā ir ar tiem viesiem, ka nezin, ka dāvanas būs, vai ne? Kuri ir universitātes absolventi, pieceļās kājās. Un tā būtu jāicina uz kopbildi, ja to kopbildi uz otru pusi varam uztaisīt, nosūtīsim universitātei. Ja, lūdzu, foto. Rokas. Nu, mūsu alma māte ir tik pieticīga mamma, ka nemaz netic, ka bērni ir gatavi pasniegt balvas. Nu, neko, skatāmies nākošais. Un kā mēs redzam, nav jau tās vienkārši dāvanas, tās patiesībā ir īsti nopelnītas balvas. Un tāpēc aicinu nākošajā nominācijā
kas ir lēciens, lēciens atklātībā. Aicinu, kurš mums tagad pasniedz? Tik ātri man bija jāielec, ka es nepaspēju izlasīt. Kur ir. Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekle Liena Dubova. Lūdzu. Jā, labdien! Es arī priecājos būt uzaicināta ballītē. Un lēciens atklātībā. Skaidrs, ka 5-gadīgs bērns jau prot lēkt, lai gan bērna attīstībā prasme lekt nemaz nav tik tāda pašsaprotama lieta. Ir bērni, kuri ar to ļoti cīnās un mācās. Tāpēc man likās svarīgi paskatīties internetā, ko tad internets saka par lēcienu, kas tad tas vispār ir. Un tur tiek teikts, ka lēciens nozīmē mērķtiecīgu, strauju, drosmīgu un pamanāmu virzību uz priekšu. Un, manuprāt, tieši tāds ir šīs balvas saņēmēja izcilais progress caurspīdīgas pārvaldības stiprināšanā. Šis uzņēmums ir veicis pirmo Eiropas zaļo obligāciju emisiju Baltijā un kļuvis par pirmo pašvaldības uzņēmumu, kam tas ir izdevies. Un noteikti atklāta un saprotama komunikācija, regulāri publicēta finanšu ilgtspējas informācija, kā arī neatkarīgs starptautiskais novērtējums ir veicinājis uzticību gan uzņēmumam, gan, protams, arī mūsu tirgumu kopumā. Tāpēc milzīgs paldies par uzdrīkstēšanos un neatlaidību. Šis lēciens jums tiešām ir izdevies. Balvu saņem Rīgas ūdens. Sveicināti visiem, vislielākie novēlējumi arī tiem, kas tikai cīnās par balvām. Es domāju, klausoties uzrunu par šo te lēcienu, tad man kā inženierim asociējās ar atsperi. Lai to atsperi uzvilktu, tikai tai komandā ir spēks, kad viņu kārtīgi ir jānospriego. Un atceros, kā tagad, 2022. gadā, kad tika ievēlēts par Rīgas ūdens valdes priekšsēdētāju, braucot uz darbu, es tiešām ticēju, ka mums izdosies izdot obligācijas. Un tad pievienojās mūsu komandai, manuprāt, gadu vēlāk, Agnes Ozolkāja, mūsu finanšu atbildīgā valdes locekle, un Normunds Zvauns jau bija līdz tam mans valdes loceklis palīgs šajos visos sarežģītos jautājumos, lai tiešām mēs šo uzņēmumu sagatavotu, un šobrīd es lepni varētu stāvēt un teikt paldies par balvu. Balva tiešām ir liels nopelns pilnīgi visai Rīgas ūdens komandai. Jūs iedomājaties mūsu darbiniekiem, santehniķiem, citiem inženieriem stāstīt par korporatīvo pārvaldību. Viņiem vienmēr šķits, ka tāpat tās ir skaidrs, kur ir jārok, liekat mums mieru ar visiem tiem papīriem. Un faktiski tā mērķtiecīgā KPI izvirzīšana, kāpēc mēs darām, kur labāk darīt, cik daudz eiro iztērēt, lai tiešām tas viss būtu efektīvi. Un galvenais, lai sabiedrība ticētu tam, ko mēs darām. Kad iepirkumos ir godprātība, kad katrs iztērētais eiro ir ierakts pareizajā vietā zemē un ūdens turpinās tecēt iedzīvotājiem labā kvalitātē. Paldies komandai, paldies žūrijai par novērtējumu. Paldies Lienai un Krišjānim, un ballīte nav bez pārsteigumiem. Šī pati nominācija lēciens atklātībā. Kas vēl varētu būt? Mums ir pārsteigums. Atzinības diplomu aicinu pasniegt korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekli Gati Hlinteri.
Jā, paldies. Es teikšu, šī nominācija ne tikai par atklātību, šī nominācija ir arī par drosmi. Par drosmi, kas ir nepieciešama, lai rīkotos atklāti un izlēmīgi brīžos, kad ir daudz vieglāk paturēt lietas noslēpumā un paļauties, ka rīkosies citi. Padomes vārdā es vēlos pasniegt veicināšanas balvu nominācijā Lēciens atklātībā vēl vienam uzņēmumam. Šis uzņēmums ir ne tikai mērķiecīgi virzījies uz biržas standartiem atbilstošu pārvaldību un atklātību, bet arī izvēlējās nestāvēt malā un neklusēt situācijā, kad tiek kavēta godīga konkurence. Uzņēmuma rīcības rezultātā tika atklāts būvnieku kartelis un tika novērsts kaitējums sabiedrības interesēm. Šo veicināšanas balvu mēs šogad pasniedzam uzņēmumam Rīgas namu pārvaldnieks. Apsveicam! Cienījamās dāmas, godājamie kungi, kolēģi, draugi, rīdzinieki. Mums šī atzinība mums tiešām daudz ko nozīmē, jo tas ir apliecinājums tam, ka mēs nevis vienkārši uz papīra ievērojam labas korporatīvās pārvaldības principus, bet mēs to darām praksē pa īstam. Un patiesībā mēs to darījām tikai iedzīvotāju interesēs, lai aizstāvētu iedzīvotājus, lai aizstāvētu mūsu nozares prestižu. Un, protams, tas ir, mēs uzskatām, jebkura nozares dalībnieka pienākums rūpēties par to, lai būtu godīga konkurence, par to, lai būtu laba atklātība un par to, lai iedzīvotāji saņemtu godīgus pakalpojumus. Un mums prieks, ka mums izdevās, tāpēc liela pateicība mūsu kolēģiem par viņu drosmi, par neatlaidību, arī mūsu partneriem, kuri bija godīgi. Un, protams, iedzīvotājiem, rīdziniekiem, mūsu klientiem par uzticību mūsu uzņēmumam. Paldies! Jā, liels paldies tiešām par uzticēšanos. Es gribu ticēt, ka šī uzticēšanās būs lipīga. Un es atminu, tas bija mazliet vairāk kā pirms 5 gadiem, kad mēs ārvalstu investoru padomes valdē spriedām par to, kā būtu, ja valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības vadītu tie, kur ir nākuši privātā biznesa pieredze un darījuši to veiksmīgi. Šodien tā ir absolūta norma. Un es ticu, ka tiešām uzticēšanās un godīgas attiecības savstarpēji un sadarbība, ka tā ir norma tagad no šodienas un uz priekšu. Paldies liels par novērtējumu. Un mūsu šodienas noslēdzošā balva izaugsme korporatīvajā pārvaldībā, un droši vien ar ko tā atšķirās no lēciena, pastāstīs mūsu balvas pasniedzēja, Latvijas bankas padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmala. Paldies! Nominācija izaugsme korporatīvā pārvaldībā ir ļoti īpaša, jo faktiski atspoguļo to, kā uzņēmums no gada uz gadu aug un paliek arvien spēcīgāks. Šai nominācijai bija pieteikušies visvairāk uzņēmumi un konkurence bija vissīvākā un prasīja mums padomē, korporatīvās pārvaldības padomē šeit tiešām tādas jaudīgas diskusijas. Man personīgi šī nominācija ir īpaša un mīļa, dēļ tā, ka arī pāris gadus atpakaļ es pasniedzu balvu šajā pašā kategorijā uzņēmumam Kalva Coffee, kā mēs zinām, ļoti strauji iet uz priekšu, un tieši laba korporatīvā pārvaldība ir bijusi veiksmes faktors arī viņiem. Taču viso šo nomināciju kontekstā īpaši izcēlās viens uzņēmums, kurš turpina uzcītīgi, caurspīdīgu, vērtībās balstītu un kas būtiski ir uz ilgtspēju orientētu korporatīvo pārvaldību. Ieviešot tādu pārvaldības sistēmu, kas atbilst arī Latvijas korporatīvās pārvaldības kodeksam.
Uzņēmums stiprina stratēģisko vadību, risku kontroli un integrē ilgtspējas jautājumus. Vienlaikus pielāgojas dinamiskajiem tirgus apstākļiem. Cītīgi sadarbojas ar piegādātājiem un ievieš atbildīgu produktu pārvaldības jautājumus. Uzņēmumā augstu tiek turēta ētika un nulles tolerance pret korupciju. Tā veicina iekļaujošu un vērtībās balstītu organizācijas kultūru. Un šogad šī balva iet Reiten Convenience Latvija. Vien jāpasaka, kas tas ir par uzņēmumu plašāk zināmai sabiedrībai. Sveiki visiem! Jā, mums īstenībā mēs pārstāvam šodien divus zīmolus, Narvesen un Kafīnu. Bija pētījums no visiem aptaujātiem Latvijā. Nav cilvēka, kurš nezina, kas ir Narvesen, bet Reiten Convenience Latvijā, tad tas ir kaut kas jauns. Tas parādā arī mūsu saiknes ar mūsu akcionāru, kas ir Norvēģijas uzņēmums. Šodien es īstenībā gribēju pateikt paldies gan organizatoriem, gan, protams, komandai, bet arī mūsu akcionāram, kas palīdz mums un tā teikt, ir angliski tāds nudging, un piestumi uz to pareizo virzību. Es esmu valdes loceklis, finanšu direktors, un man īstenībā bija diezgan tāds atklājums, ļoti liels pētījums par uzņēmumiem, kur ir laba korporatīvā pārvaldība. Īstenībā viņi ir daudz vērtīgāki. Un tā ir arī mana tāda personīga sasaiste. Man uzdevums kā finanšu direktoram ir audzēt to uzņēmuma vērtību, un tas ir viens no veidiem, kā mēs varam to darīt. Tā kā paldies liels, paldies arī, ka mēs ikdienā atrodam tam laiku. Tas dažreiz nav viegli. Mēs esam privāts uzņēmums, koncentrējamies mūsu pamatbiznesu, bet kur mums izdevās. Tā kā paldies liels. Un Vita, arī pateiks. Esmu ilgspējas vadītāja šajā kompānijā. Pievienojos pirms 2 ar mazu astīti gadiem, pirms tam ar pieredzi finanšu nozarē. Iepriekšējais darbdevējs arī saņēma korporatīvās pārvaldības balvu, kāds pārsteigums. Jā, bet man kā ilgtspējas cilvēkam patiesībā ir ārkārtīgi liels gandarījums par to, ka ilgtspēja vairs nav dilemma, ilgtspēja nav izvēle, ilgtspēja ir visu mūsu ikdiena. Un, protams, arī korporatīvā pārvaldība ir cieši saistīta, un patiesībā ilgtspēja nemaz nevar ieviest uzņēmumā, ja nav teicama korporatīvā pārvaldība. Vai tas ir viegli? Nē, tas nav viegli. Vai tas ir neiespējami? Nē, tas nav neiespējami. Tādēļ es tiešām iedrošinu arī privāto sektoru sekot mūsu piemēram. Vai ne, Dmitrij? Tieši tā. Jā, paldies. Paldies, Kristīne, un paldies Narvesenam par laikrakstiem, kafiju un kārtīgu korporatīvo pārvaldību. Un pirms mēs dodamies pelnītā pusdienu pauzītē, kuras laikā aicinu doties blakus telpā un tīklot, jo šeit ir tādi fantastiski uzņēmumi sanākuši kopā, ir par ko parunāt. Pirms dodamies kafijas pauzē, atceramies, satiekamies šeit 14:27 ar domu, ka 14:30 sākam diskusiju. Diskusija būs ārkārtīgi spraiga un interesanta. Diskusiju vadīs korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes loceklis zvērnāts advokāts Māris Vainovskis un piedalīsies virkne interesantu uzņēmumu pārstāvju un diskutēsim par padomēm. Kas ir tas, ko padomas pienes, kur ir izaicinājumi, varbūt nevajag padomas vai vajag, nezinu. Īstenībā zinu, bet to mēs visi kopā noskaidrosim. Un tagad tātad balvas saņēmējus visus aicinu uz skatuves, uz kobildi, arī korporatīvās pārvaldības padomes locekļus, konsultatīvās padomes locekļus visus aicinu uz skatuves, un pārējie pirmie tiek pie kafijas un uz kodām.
Paldies! Tiekamies pavisam drīz!